Tā kā šī ir universālā urmašīna un ir iespējams pagriezt galdu ap savu asi un ir iespējams pārvietot viņu pa labi, pa kreisi, uz priekšu, uz apakaļ, tad atsevišķos gadījumos ir nepieciešams, lai skrūvspīle būtu paralēlā virzienā šādā kustībā taisna. Kā to pārbaudīt? Nostiprinam urbi pēc iespējas tuvāk skrūvspīlei, nofiksējam skrūvspīles vienu malu un tad pārvietojam visu skrūvspīli garan virzienā līdz skrūvspīles žokļa otrai malai. Ja pozīcija ir tieši tādā pašā vietā kā skrūvspīles žokļa vienā galā un otrā, tad jums ir paralēli novietots. Ja ir nobīde, tad ir nepieciešams skrūvspīli attiecībā pret galdu kalibrēt. Tas ir nepieciešams tādos gadījumos, kad mums ir vienā līnijā jāizurb vairāki urbumi, un lai mēs nemeklētu katra urbuma centru, tad mums ir tikai viena kustība jāpārtina uz priekšu ar linetes palīdzību.